Sveiki visiem, Igors no 8. saraksta. Nelielas politiskās pārdomas, tātad pa kopējo situāciju. Tūlīt beigsies šis priekšvēlēšanu laiks. Palikušas vēl pāris nedēļas, un pēc tam, vienkāršot runāt, viss būs beidzies, un cilvēki atkal ieslīgs savos ikdienas darbos un tā tālāk. Tātad saprātīga, racionāla, analītiskā prāta pazīme ir, ka viņš, izanalizējot esošo situāciju, spēj prognozēt, kas notiks uz priekšu vēlāk. Bieži vien tas mums iztrūkst arī man personīgi, un tas ir ļoti grūts, skaudrs tātad darbs, psiholoģisks. Jā. Ko mēs redzam? Kādi ir fakti? Cilvēki brauc prom, jā. Cilvēki paliek mazāk, bērni dzimst mazāk, ekonomiskā situācija principā visur pasliktinās, ja mēs sevi salīdzinām, teiksim, uz Baltijas, kā minimums fonu. Jā. Tātad saimnieciskā aktivitāte rūk, tauta noveco. Tie ir fakti, tos jau neviens nevar apstrīdēt. Jā. Tātad, ja tie fakti ir tādi, tad ir jautājums, kas mums ir jādara, lai mēs varētu kaut drusciņu to situāciju uzlabot nākotnē. Un uzreiz mums rodās virkni priekšlikumu. Jā. Tātad mums tiešām ir jādomā, es pat gribētu teikt, neordināri. Mēs nevaram parastajā paradigmā dzīvot, jo tad vienkārši nekas nemainīsies. Ja pēc 10 gadiem Līvānu pilsētā būs palikusi viena skola, tas būs labi. Jā. Un cilvēki, cik mums te būs cilvēki? 5000, kuriem visiem būs 60+. Es nedramatizēju, bet situācija jau ir tāda. Jā. Tātad ir vajadzīgi kaut kādi neordināri risinājumi, kas nav vienkārši kā visur pieņemts. Es aicinātu tiešām domāt, kur ir priekšrocības Līvānu novadā, kur ir mūsu stiprās puses, un visus spēkus veltīt, jo mēs konkurējam. Mēs konkurējam ar Jēkabpili, ar Preļiem, ar visiem mēs konkurējam. Skolu sakarā, ekonomiskajā sakarā. Tātad mēs uzbūvējam peldbaseinu. Pie mums brauc no Jēkabpils. Lūdzu. Tātad šis ir tas ceļš. Šis ir tas ceļš, kāds mums ir jāplāno, jādomā. Un mums ir jādomā un jādara tas, kas ir oriģināls kaut kas. Jā. Šeit es varu pieminēt to pašu Poliju. Cik viņus, kā viņi tika pie savas šīs milzīgās labklājības. Viņi gāja savu ceļu, neklausījās ne uz vienu. Viņiem norādīja uz to, neviens nebija apmierināts, kaut vai lauksaimniecībā, kā viņi atbalstīja dārzkopību, zemniecību. Jā, cik daudz pūles viņi tur integrēja. Mums kaut vai tāpat ir jādara. Jo mums pats galvenais, kas ir nepieciešams, mums Līvānu novadam ir jāgrib, lai mūsu cilvēki spēj un var nopelnīt. Un mums ir viss jādara, lai viņi nopelnītu. Un pēc iespējas vairāk. Nevis tur skatīties, ka kādam nebūs kaut kas vairāk kā citiem. Tātad mums ir absolūti jāpalīdz visiem, kas ir ekonomiski aktīvi, kas grib strādāt, kam ir idejas. Maksimāli viņi jāatbalsta, jāpalīdz viņiem. Cita ceļa nav. Es citu neredzu.
Un, protams, vajadzētu arī jaundzimušajiem ļoti kārtīgu atbalstu, lai dzimtu vairāk bērni. Bez bērniem vispār nekas nenotiks. Paldies!